Sveiki! Prieks par jūsu klātbūtni Somatikas fórumā sarunās un praksēs, un šo apmēram stundiņu mēs uzzināsim par vienu no somatikas praksēm - integratīvā bodywork un kustības terapija. Uh, Angliski ir, jeb oriģināla tekstā ir Integrative Bodywork and Movement Therapy, jeb IBMT. Un, lai uzzinātu par šo pieeju ne tikai teorētiski, bet mazliet arī pagaršojot to praktiski, pieredzēsim arī uz savas ādas dažas somatiskās prakses, kas izriet tieši no šīs pieejas. Un pirms mēs ķeramies pie šīs sarunas, pievēršam uzmanību paši sev, kādā līdzsvarā mēs esam starp tonusu un atslābinājumu, kur esam starp aktivitāti un mieru pasivitāti. Vispār sevī, un tad piefiksējam, varbūt ir kāda vieta ķermenī, kur ir tāda aktīvāka un kāda, kur ir pasīvāka. Vienkārši piefiksējam, nekas ar to nav jādara. Tad ir jautājums, vai varam izvēlēties, kā justies šobrīd? Vai ir tāda izvēle? Piefiksējam, kā mēs izjūtam savu prātu, kā pilnu aktīvu vai kā plūstošu atvērtu. Kā mēs sajūtam savu mugurpusi, savu priekšpusi, savus sānus, augšu leju. Un ieelpējam plašāk un sajūtam, kā mēs izplašamies šajās visās trijās pamatdimensijās. Priekšā aizmugure, abi sāni, augša leja. Kā mēs izplašamies un kā mēs varam atlaist, atslābt. Un piefiksējam, kā mēs izjūtam saucamo 4. dimensiju, jeb laiku, kad drīzāk mūsos ir steiga vai laiks ir pietiekoši. Kur drīzāk? Kā mēs jūtamies, kā mēs to pieredzam šobrīd? Šajā sarunā es tikos Ines Upe, somatiskās psihoterapijas speciāliste un somatikas eksperta Latvijā, ar Anci Vesingi, IBMT studenti un praktiķi, kura vada uz šo metodi balstītas kustību nodarbības, tajā skaitā ar autentisko kustību, kā arī integrē to kontaktimprovizācijas pasniegšanā. Sveika, Ance! Sveiciens! Sveiciens klausītājiem! Un Ance ir ilgadēja somatisko prakšu fane, un šobrīd viņa studē IBMT, kas izriet no BMC, jeb Body Mind Centering, un ietver autentisko kustību. Ance pastāst uzreiz jau, kas ir visi šie saīsinājumi, IBMT, BMC, un kas ir bodywork? Jā, es jau biju pievērusi acis, kamēr mēs sākumā iesildījāmies. Un tagad pie svešvārdiem jāķerās. Jā, ķeramies. Ko var darīt, ka viss tās studijas ir angļu valodā? Un tad arī tie saīsinājumi ir tādi angliski. Tad sāksim ar to galveno. Tas ir Integrative Bodywork and Movement Therapy, kas jau pats par sevi pastāst. Tas ir integratīvi, tad tas ir par veselumu, kas integrē visu mūsu ķermeni, visu mūsu prātu un emocijas. Bodywork, kas ir burtiskā tulkojumā ķermeņa darbs, bet par to es vēl vēlāk pastāstīšu, kas ir bodywork, un protams, kustība. Un tā terapeitiskā ietekme ir tā, ka mēs šajā procesā atgriežamies pie sava ķermeņa, atgriežamies savās mājās ar visu savu uzmanību, saklausam savu ķermeni ar piedāvātajām metodēm, to palīdzību. Un kas palīdz atbrīvoties no ikdienas spriedes, kas palīdz apstāties no mūsu lielās skriešanas un neklausīšanās sevi. Jā, tas ir kā apstāties un pamatnīt, kā mēs jūtamies savā ķermenī. Un kā līdzekļi tam tiek izmantota uzmanība, elpa, iztēle. Pieskāriens, kas jau ir pašā nosaukumā. Jā, un šajā metodē ir tā kā apvienot tas
ko tu jau minēji, body mind centering un autentiskā kustība. Par autentisko kustību var noklausīties mūsu sarunu veselu stundu. Atsevišķi par šo vārdu apvienojumu, jā. Jā, tur ir ko runāt un daudz, un par body mind centering arī noteikti daudz ko runāt ir. Kas ir, es pat varētu, man pirmais vārds, kas nāk prātā runāt par body mind centering, ir anatomija. Tāpēc, ka tur ļoti tas izriet no mūsu anatomiskajiem procesiem, no tā, kā mūsu organisms dabiski funkcionē, kā tas ir dabiski attīstījies. Un, protams, pats nosaukums body mind centering ir atkal par mūsu prātu un ķermeņa apvienošanu vienā veselumā un atkal par atgriešanos kontaktā ar to, bet šeit tieši body mind centering tās metodas ir ļoti saistītas ar anatomiju, ar mūsu ķermeņa, kāds ir attīstījies no agrīnajām stadijām. Jā, agrīnās stadijas kā vēl grūtniecības laikā. Jā, kā no mammas vēdra. Jā, pat pašā sākumā tiek runāts par ieņemšanas procesu. Jā, kā mēs no vienas šūnas attīstamies, ko mēs esam un kāds mūs dzīvē ietekmē un kā mēs varam uzlabot šos, varbūt tos modeļus, kas mums ir mazliet radušies laikā, ne? Jā, kas mums bijuši traucēti to normālajā attīstībā. Un, jā. Tā kā arī tur tā doma ir tāda, ka tas, kas ar mums ir noticis, tas tā kā ir tāds imprints tam, ko mēs varam atkārtot arī mūsu arī pieaugušā dzīvē. Un tad aizejot atpakaļ un pastrādājot ar tā laika lietām, tad mēs varam arī sakārtot to veidu, kā tagadnē pieaugušamībā mēs uzvedamies, teiksim, vai jūtamies. Jā, tieši tā. Iet atpakaļ līdz pat mammas vēderam, piemēram, izstrādāt tos modeļus, viņus sauc par development patterns, izstrādāt tos, un tad viņus tā kā latviski sakot embody. Iemieso savā augumā, un ķermenis to atcerās, un var turpmāk funkcionēt veselīgāk. Tas, kas kādreiz ir izpalicis, to mēs varam atgūt. Jā. Tu esi gatava uzreiz kādu praksīti piedāvāt? Par to? Varbūt pastāstīšu par bodywork. Pastāsti. Tad mēs varētu ar bodywork praksīt. Jā, šis bodywork, ķermeņa darbs. Jo šo vārdu es atceros, mēs te pirms dažām nedēļām vēl runājām, ka cilvēki var pārprast, vai ne? Jā. Tad izkristalizējam. Cilvēki var saprast, ka tas ir varbūt bodybuilding, jā, vai workout, kas ir tāda ļoti liela vingrošana un fiziska slodze. Tas nebūs. Bodywork ir saistīts ar pieskaršanos, bet tā nav arī masāža, tās klasiskajā izpratnē. Man patikās, kā tu man teici, ka tas ir apzināts pieskāriens. Tas tiešām ir apzināts pieskāriens, gan no saņēmēja, gan no tā, kas pieskarās puses. Tas var būt dažādos līmeņos, bet par masāžu es to nenosaucu. Galvenais ir šī pieskāriena nolūks. Kas ir skaidrs nolūks, ja tu domā, vai kā? Tas, kas mums ir nodomā, kad mēs to darām. Nevis kāda mērķa sasniegšana nebūtu. Tā ir noteikti cieņa, interese, dziļa izpēte. Tas ir, kad pieskaroties, mēs esam šeit un tagad, un ar tādu attieksmi, ka mēs paši sajūtam, kā mēs pieskaramies. Tas varētu būt pat tāds apzināts, pat nedaudz meditatīvs pieskāriens, kur pilnībā tiek
tiek aizmirst vispārējais, tikai esība šeit un tagad, un tieši tajā pašā visu uzmanību tiek ielikt tajā pieskārumā. Divi augumi, kurus savieno pieskāriens, un visa uzmanība ir tieši uz šo momentu, šiem diviem augumiem, principā. Vai katram uz savu augumu, principā, sanāk, un to pieskārienu. Jā, tieši tā. Varbūt, lai mēs tagad gan es varētu iedot kādu praksītu, lai tas nav tāda teorētiska saruna. Nu, bodyworks parasti notiek starp diviem cilvēkiem, bet tā kā mēs šeit pie ekrāniem sēžam, visticamāk vieni. Un starp mums ir 180 kilometri. Jā, es nevaru pieskarties Inesai. Mēs varbūt nedaudz, lai sajūtu to garšu, varbūt paši ar sevi pamēģināsim, kā tas ir. Pirms mēs sasildām rokas, lai viņas ir tādas gatavas, mēs pieskarsimies sev. Paskatāmies uz savām rokām. Pievēršam uzmanību, ar ko mēs gatavojamies pieskarties. Mēs jau arī šo darot pieskaramies savām rokām. Tagad mēs sasildījām plaukstas, varbūt aiziesim tālāk uz roku. Pamēģināsim sev pieskarties, var ar acīm ciet vai vaļā, man vieglāk ar acīm ciet, un es labāk sajūtu. Pieskarties savai rokas Dalmam. Apakšdalmam, ja? Tieši ādas līmenī. Sajūtiet, kā tas ir ādas līmenī. Citur varbūt ir drēbes virsū, citur varbūt ir vienkārši āda. Tas ir tāds maigs pieskāriens ar atslābinātu roku. Roka ir atslābināta. Sajūtam, kā tas ir, paturam vienā vietā. Kāda ir sajūta vienai rokai pieskaroties, un otrai rokai saņemot pieskarumu. Kādā brīdī mēs varam pamainīt vietu, kur mēs pieskaramies, un atkal sajūtam. Kā tas ir, kad es saņemu šo pieskārienu ādas līmenī? Un kā tas ir, kad es dodu, kā jūtās otra roka, kas dod pieskarumu? Varam pamēģināt arī kādu citu ķermeņa vietu. Pavērojam, cik plūst mūsu uzmanība, vai tieši uz to vietu, kur mēs pieskaramies, kāda ir interese par to vietu, kur mēs pieskaramies. Un atceramies, ka tas viss ir pieskāriens ar ādas līmenī, jo es pati jūtu, ka es gribu jau dziļāk aiziet visu laiku. Nu, jā, jau tā gribēšana ir, mēs varam pamēģināt arī aiziet dziļāk, kas jau būs muskuļu līmenis. Pieskāriens kļūst ar spiedienu, tā, kad mēs sajūtam savus muskuļu aprises, varam iet dziļāk muskuļu. Cik interesanti, varbūt kaut ko atklājam par savu roku. Varbūt, tu ir tāds muskuļs, varbūt nedaudz var pakustināt, kā viņš darbojās. Es pat varbūt nekad nebiju pievērsus uzmanību tieši šai vietai. Jā, tad mēs varam muskuļu līmenī pamēģināt pieskatīties kādai citai vietai. Un vērojam, kādas ir sajūtas saņemot šo pieskārienu. Kāda ir mana interese vērojot? Kā mani muskuļi saņem šo pieskāri? Un kā es dodu? Protams, divatā tas būs dalītāk. Tagad mēs
vērojam abas divas pozīcijas, gan vērotāji, gan devēji, gan saņēmi. Un tad vēl paliek kaulu līmenis. Varbūt ar roku mēs to nevarēsim tā izpētīt. Vienīgi tā kā pirkstos pašos, kur mēs varam sajust kaulus. Kāda mums ir plaukstas kauli, pirkstu kauli. Cik interesanti, varbūt nedaudz pakustināt, kā viņi darbojās, kā viņas varbūt var pāratēt. Tas var kaut kā saspiest, kā es vēl nekad neesmu darījis. Šis tas, ko es pirms daudziem gadiem saucu par praktisko anatomiju. Tiešām izpētīt, kā tad īsti es kustos. Jā. Un ja gribās vēl papētīt kaulu līmeni citās vietās, tad varbūt var kaut kā piespiesties krēsla. Aha. Vai sajust sēžas kaulus uz krēsla? Sēžas kauls noteikti sēžas, vai atbalstīties. Šādi mēs varam aizrauties stundām ilgi. Un tas tad arī ir bodyworks, tikai šajās sesijās mēs to darām ar partneri. Un abi divi ir pilnīgā koncentrētā uzmanībā tieši uz šo pieskārienu. Un šī ir praksa, kur arī viņai ir individuālais darbs, kur viens ar vienu strādā terapeits ar klientu, un ir prakses iespēja pieredzēt grupā, vai ne? Jā. Protams. Un tad abos gadījumos tik un tā ir viens saņēmējs, klients ir saņēmējs tajā gadījumā, vai ne? Un tad grupā savukārt mainās tās lomas. Jā, grupā mainās lomas, sadalās pa pāriem. Protams, ir būtiski iesildīšanās, lai mēs varam atvērt savus plākstus, būt gatavi pieskārienam, jo grupā tas ir tomēr satiec vairāk vai mazāk pazīstamu cilvēku, bet tas nav tā, ka tavu ģimenes loceklis pieskarās vai kā, tad mēs attiecīgi veltam nopietnu laiku, lai iesildītos, lai to varētu darīt. Gan prāta līmenī, gan emocionāli iesildītos vispār, ka mēs esam šeit un tagad, un tad jau pieķertos vispār pie otra cilvēka, vai ne? Jā, nekad nav tā, ka sadalāmies un grābjamies. Aiziet! Kāda tā roka kustās te? Jā. Kā jau samatikas formā, tātad šī jebkurā gadījumā ir samatikas praksa, tā kā praksa, kas izriet no samatikas skata punkta. Un kaut kas ir tas ļoti lielais vienojošais visām somatikas praksēm, un kaut kas ir tas īpašais, kas ir citādāks. Kas tavā skatījumā tam IBFT ir tas īpašais, tas citādākais? Vai varbūt, ka sākam ar to, kas liekas, ka ir pat līdzīgs? Man liekas, ka pa lielam jau tas mērķis visiem ir viens. Cilvēkam būt šeit un tagad kontaktā ar savu ķermeni. Tad tām praksēm atšķirās metodes. Citām varbūt ir kādi konkrēti uzdevumi, kas jāizpilda. IBMT tas tomēr ir vairāk tāds terapijā, tas ir vairāk tāds klientu regulēts process, kur sarunu rezultātā nonāk pie zināmām kustībām un pieskārieniem. Grupu darbā tas ir tomēr diezgan brīvs process. Nav tāda strikta noteikuma. Ar dažiem uzdevumiem, kas varētu būt saistīti tieši ar to anatomijas darbu. Jā, un tieši tas anatomiskais pieejams, man liekas, IBMT, kas balstīts uz body mind centering. Jā, tas ir tas īpašais. Tas ir tas īpašais, jā. Man pašai patīk, kad ir it kā kaut kas maģiskais, jā,
Bet man pluso vai kaut kādu racionālu pamatojumu. Loģiski. Man liekas, priekš maniem ir šī anatomiskā pieeja, kas ir ļoti izpētīta un zinātniski, viņa dod arī to racionālo pusi, kad es saprotu, ka jā, tas ietekmē psiholoģiski, bet kāpēc tas ietekmē psiholoģiski? Tāpēc, kad ir konkrēti cilvēka attīstības tie modeļi, kā mēs esam normāli attīstījušies, un tas palīdz dod signālus nervu sistēmai, ka mums viss ir labi, ka mums viss ir kārtībā. Jā, un kaut vai pats abiem tu studiju sākums, kas ir šūnu elpošana, jau tas uzreiz liek stādīties priekšā konkrētas šūnas, palīdz, gan ar izstāstu palīdzību, jo šūnas jau ļoti maziņas, bet kaut kā tas darbojas, kad sajust tās šūnas savā ķermenī. Un tad un saprast, ka tajās vietās, kur ir kāds saspringums vai emocijas radījuši to saspringumu vai kāda pārslodze, ka tajā vietā tās šūnas ir vienkārši sablīvējušās, ka tur ir viss sablīvējies un palīdz ielaist tajā vietā gaisu, telpu, lai notiktu normālais process, Lai šūna var elpot, principā, lai viņi var izplesties un atslābt. Izplesties, jo tā, ka mēs tādi esam brīvi un izplatušies, mēs taču arī jūtamies labāk. Un katra mūsu mazākā daļa, kas šūna arī sajūtās brīvi un īsteno savu būtību. Var veselīgā veidā īstenot viņu, principā. Jā. Balansētā, jā. Tikai mums pa labi. Protams. Viss augums visu laiku cenšas, lai mums ir labi. Jā. Protams, abiem tie īpašais ir pieskāriens, kas ļauj tieši koncentrēt uzmanību uz tām vietām, būt atbalstu tajās ne tikai problemātiskajās, bet bieži vien problemātiskajās vietās un palīdz izkustināt to ķermeni. Gan ar psiholoģiskā atbalsta palīdzību, gan ar tīri fiziski, kā mēs paši to nevarētu par sevi. Pieskāriens gan man nāk prātā arī Feldenkrais metodē, arī Aleksandra tehnika, arī Grīnberga metodē, bet tas pieļaujam tas specifiskais pieskāriens, vienkārši tas, kā pieskarās IBMT. Pieskāriens ir pieskāriens viņā dziedājošo iedarbību un atslābinošo un psiholoģisko. Tas ir vienkārši nevar pārvērtēt. Mind blowing. Mind blowing, jā, ja mēs nesatrīkstam no tā pieskāriena, bet dēļ tā tiek strādāts, krietni iesildīšanās notiek. Tā kā visas prakses, kas to izmanto, ir vienkārši apsveicami, un tas nāk tikai pa labu. IBMT, tas pieskāriens ir ļoti, ļoti tiek pievērsta uzmanība pieskārienu saudzīgumam, tai sagatavošanai, lai varētu pieskarties, ļoti tiek ņemta vērā saņēmēja sajūtas, vēlmes, kas tiek arī komunicētas. Jā, un tā uzmanības virzīšana ir uzdevumi, kur mēs virzam tieši pieskārienu uzmanību kaut vai uz tām pašām konkrētajām šūnām, jā, uz kādām problēmu vietām. It kā man vienmēr šis liekas tā kā višķiņ maģija. Mēs pieskaramies, sūtam savu uzmanību, un to otrs cilvēks var just. Man ļoti patika viena sena joga teiciens par maģiju no sērijas. Es neticu brīnumiem, es ar viņiem rēķinos. Tas nozīmē, ka mums ir tas
psihiskais spēks. Nu, protams, un nu, nav jau tā, ka mēs sastāvam tikai no tā, kas ir redzams. Tas, kas mūsos iekšā, tur ir tāda rūpnīca, tur ir tādi brīnumi notiek, ko mūsu prāts pat nespēja aptvert īstenībā. Ja mēs mēģinātu apzināties visus tos mega daudzos procesus, kuri šobrīd notiekās, lai mēs vispār varētu dzīvot. Lai mūsu temperatūra ir savā tajā temperatūrā, kurā visi organisma kustība var notikties. Lai mūsu ūdens līmenis, lai mūsu cukura līmenis, lai visi līmeņi, lai būtu kārtībā. Ķermenis mega daudz strādā 24 stundas diennaktī. Un mēs Jā, to neapzināmies. Ir labi, ka neapzināmies. Ja mums vēl ar savu prātiņu tas viss būtu jākontrolē, tas būtu traki. Mēs neko citu nevarētu darīt patiesībā. Man liekas, mēs tāpat netiktu galā ar to. mēs sajūtam tajā prātiņā. Jā, jā. Tas ir kaut vai tā, ka mēs jūtam, ka uz mums kāds skatās. Jā? Vai ne? Mēs jūtam to, un tur nekas fizisks netiek darīts. Jā? Mhm. Tā arī mūsu Tā ir ķermenis uzmanība. dod šo uzmanības sūtīšanu caur pieskārienu. Tas ir ļoti veldzējoši. Mhm. Un, jā, jebkurš mēs varam būt savā ziņā. Man tas vārds dziednieks liekas tāds pārspīlēts, bet kaut kas uz to pusi palīdzētājs, Nu, biedējs. Atbalstīt to dziedināšanas procesu, to iekšējo dziedināšanos. Jo arī jā. dziedināšanās visu laiku katram savā organismā notiekās. Jo mēs visu laiku cīnāmies ar kaut kādiem vīrusiem, baktērijām, kaut kādām šūnām, kas mums nav vajadzīgas ķermenī. Visu laiku cīniņš notiekās, lai dzīvotu, lai izdzīvotu. Un kāpēc gan nosaukt to, kā mēs visu laiku arī dziedinamies? Jā. Un, kad mēs esam lielā stresā, mēs īsti nevaram dziedināties, jo tas lielais stress ir Dievs, ko lai dara. Un ķermenis nevar savu darbu darīt. Jā. Nevar, jo viss ir sablīvēts. Tā, ka Mhm. vispār nav vietas, nav elpas, nav telpas, kur veikt dabiskos procesus. Jā. Tieši tā. Bet, jā, mēs par šūnām tā runājam. Varbūt mazu praksīti, ko mēs Lūdzu, vienmēr laipni. ar šūnām varētu tā kā mazliet ieskatīties, sajust varbūt. Tā. Es aicinātu, tad žēl, ka man nav šūnu bilde, bet mēs visi esam skolās, vai kur redzējuši kādu šūnu, parasti viņi attēlo tādu tā kā ovāliņu, kuram apkārt ir tāda elpojoša membrāna, iekšā ir šķīdrums, citoplāzma, un tur vēl pašā centriņā ir šūnas kodols. Vienkārši iedomājamies tādu šūniņu ar porēnu ārpusi. Viņas tas dzīves process ir tā kā izplasties un sarauties. Izplašoties, viņas uzņemtos tās nepieciešamās vielas, lai varētu funkcionēt, dzīvība, lai būtu. Un saraujoties, viņas tā kā izlaiž ārā visu vietu. Un varbūt pievaram acis un iedomājamies tādu šūnu, kā viņi izplašās un saraujās. Ar rokām. Varbūt sajūtam kādu vietu sevī, kas varbūt ir tāda saspringušāka, vai zinām, ka tā ir mūsu problēma vietiņa. Mēģinam sajust tajā šo dzīvības pulsāciju, kā šūnas izplašās un sarauja, uzņemot veselīgo vajadzību, dzīvei nepieciešamību. Un saraujās, izlaižot ārā vietu. Un varbūt mēs tajā vietā, kur mēs esam pievērsuši uzmanību, sajūtam tādu kā vibrāciju, nelielu ņemtoņu, tādu kā pulsāciju. Varam arī jāelpo tajā vietā.
Sētot kā ieelpojot tā vieta, tā kā paplašanas, dodot telpu šīm šūniņām, dzīvīgi darboties. Un, ja un stādamies priekšā, kad mūsu organisms kopumā sastāv no biljoniem šādu šūnu, kas darbojās vienā veselumā, dabas noteiktajā kārtībā, lai mēs būtu dzīvi, veseli. Ja varam pārslēgt uzmanību uz visu ķermeni, varbūt varam sajust, kā šūnas savā dabiskajā saraušanās un izplešanās procesā vibrē mūsu organismā. Un atceramies, ka mēs esam vienots veselums, kuru veido šī šūnu kopdarbība un miedarbība. Varam lēnām atgriezties pie savas elpas, savienoties ar ārpasauli, caur elpu, tad caur lēnu acu atvēršanu. Kā tev, Ines, bija, vai tu sajūti kādu ņirboņu, kņudoņu? Jā, es tā pakausīju, pievērsu uzmanību un bija tāda sajūta, ka tur tāds tā kā sablīvējums bišķiņ, viņš tā lēnītiņām tā kā varēja atplaukt. Bet arī tādā kopējā sajūta, tai tēlainajā daļā bija, ir tā ārkārtīgi patīk tā putnu murmurēšana, kad putnu bāri tādi Jā. lidinās. Un ka bija tā iztēle bija par to, kā ir viena šūna, tad ir vēl viena šūna, vēl, un kā tās visas šūnas kā vienots veselums kustās. Jo, principā, mēs esam šis vienotais veselums, kurā murmurē šūnas. Jā. Šo uzdevumu es dzīvē ļoti praktiski izmantoju. Sajūtu, kur man ir sakrājušās bailes, parasti tas ir saules pinumā, paelpinu šūniņas, tur pa daudz visādas crazy domas, paelpinu smadzeņu šūnas, jo tas taču arī sastāv no šūnām, lai viņām tur ir telpa, lai viņas tur iedot gaisu kaut kam Izvēdina bišķi galvu. Jā, lai izvēdina, jā, paelpina savus šūniņas. Šis ir tāds ļoti labs process, kā atslēgties no raizēm. Nu, principā jau tas tā veseluma sajūta, tā kā viena vesela šūna iztēloties, un tad tās daudzās šūnas, un principā mēs esam viens veselums, kurš ir apvienots no daudzām tām miljardiem šūnu. Nu, viņš arī principā pārstāv to filozofisko pamatu IBMT, vai ne? Jā, tieši mēs esam pieskārušies visam tam filozofiskajam pamatam, kas ir par ķermeņa gudrību, par to, ka mūsu organisms, viņam ir patiesībā jau viens vienīgs mērķis būt veselam, dzīvot dzīvi. Ja mēs tam netraucējam, ja mēs tam dodam telpu, notiek tas burvīgais pašdziedināšanās process. Mums vajag tikai noņemt barjeras un pievērst nedaudz uzmanības. Un viss jau notiek pats, bet, protams, ir vesela čupa uzdevuma, lai mēs līdz uztīm. Man patīk, ka tu teici, pievērst nedaudz uzmanības. Man gribēja teikt, es gribēju papildināt nedaudz, bet bieži. Salīdzinot ar to, cik mēs ikdienā to darām. Jā, jo mēs jau esam tas, ko mēs darām, jā, un ja mūsu rutīna ir pievērsta uzmanība, tad mūsu ķermenis var uzelpot un dzīvot savu brīvā dzīvi,
Jo, nu, kā tu teici, nu, mūsu termoregulācija, gremošanas sistēma, kā viņi pārstrādā to ābolu enerģijām, tas ir prātam neaptverami. Mm. Mm. Tas ir daudz gudrāk par mums visiem. Mēs Mhm. uzticamies savam ķermenim un dodam viņam vaju darboties, neliekam blokus. Ja jau Vēl. uzliek, Jā. pavaram telpiņas tajos blokos. Pavēram telpiņas, un tagad tās telpiņas ir pavērtas. Nu, tā kā, principā, ne jau pavērtas tā kā vairāk nekā nepieciešams, bet, principā, pavērtas tas, kas bija aizvērts. Jā, jā, Tad jau jā. arī emocionāli mēs jūtamies gandarīti, mēs jūtamies priecīgi, mēs jūtamies dzīves priecīgi, mēs gribam dzīvot. Mēs, principā, pat varētu būt arī, ka jūtamies laimīgi. Es domāju, ka izkustos, improvizējot, vai vienkārši, piemēram, šī te šūnas mazā meditācija. Un reāli iedod tādu mazo laimīgu sajūtu. Vienkārši tā kā, reku es esmu. Un uzreiz emocionāli arī mēs jūtamies citādāk. Tad, kad mēs šo te, to atslābumu, to uzmanību vēršam šeit uz savām mājām. Un lūk, šeit man arī patīk tas anatomiskais pieejams, kas tā kā visu paskatās. Nu, skaidrs, viss tiek tur labāk apasiņots, labāk apgādāts ar skābekli. Mm. Un viss labāk notiek. Viss labāk funkcionē, ja mēs tā Labāk zinātniski funkcionē. izdomājam. Strādā mūsu laimes ķīmijas fabrikas, kurām tur ir Jā. jāstrādā. Sasniegumā viņām ir grūti tam barjerām izlausties cauri. Un tad mums rodās cita veida sajūtas, jūtas. Mm. Jā. Kuras ir principā signāls tam, lai teiktu, ej, Ines, dari kaut ko, lai es atkal būtu laimīgāka. Kaut kas ir jādara, kaut ko vajag darīt. Nu, šis sajūts ir tādā ziņā mūsu draugi, jā, kas liek pievērst uzmanību. Tāpat kā bailēm ir arī sava vērtība, kas liek mums arī pievērst uzmanību. Tieši tā, tieši tā. Labi. IBMT, anatomija. Kāda ir vēsture, kāda ir izcelsme IBMT? Nu jā, IBMT, tāda izcelsme ir katrai reizi šī body mindset. Tā IBMT pamatlicēja ir Linda Hartley, kas aizbrauca mācīties uz Ameriku pie Bonijas, kas ir... Cambridge. Jā. Es atceros viņu kā Boniju. Tā ir BMC, tā kā Body Mind Centering māte, kura vēl ir dzīva. jā, tad ļoti dzīvīga. Un tad Linda Hartley atveda šo lietu uz Eiropu, savā mērcē, ar saviem papildinājumiem, ļoti piesaistot tur autentisko kustību arī klāt, un nodibināja savu skolu, kur pārstrāja bāzēta UK, ir Anglija, un atnākusi pat līdz Lietuvai, kur to var apgūt 3 gadu procesā. Un atnākusi arī līdz Latvijai. Tā nav atnākusi līdz Latvijai. Es gan neesmu pirmā, bet jā, esmu Bet atnākusi ir. Bet atnākusi ir, jā. Atnākusi ir. Kam IBMT ir tāda vispiemērotākā prakse? Kas tā kā ļoti sulīgi, garšīgi izgaršot šādu praksi? Nezinu, pirmais nāk prātā, kad tādiem slinkajiem. Kas ir slinkie? Tie, kas ir jau noguruši no ikdienas stresa un negrib neko vispār darīt. Tad viņiem šeit ir iespēja legāli atslābt. Pat ir atļauts nedarīt neko. Bet tā ir tāda kvalitatīva nedarīšana neko. Kā reiz dodot šo telpu un vietu savam ķermenim. Jo tā praksa ir vērsta uz ļoti lielā mērā uz atslābināšanos un savu sajūtu, gribu, negribu, iespringstu, savu sajūtu. Izvēle, principā, arī tāda brīva izvēle. Jā, brīva izvēle, jā. Mhm. Tā,
Vēl Kāds? kam tas būtu. Man uzreiz, protams, nāk prātā savu kontaktu improvizātoru, jo es ar kontaktu improvizāciju nodarbojos. Tas varbūt ir šāšloks, bet es domāju visiem, kas grib brīvi kustēties dejā un arī jebkurā pārdejā, jo, jo tas IBMT tiešām ļoti palīdz atslābināt ķermeni un sajusties, sacentrēties savā ķermenī. Un tiklīdz kā es esmu tā kā priecīga, laimīga savā ķermenī, sevī, tā es esmu daudz kvalitatīvāks partneris visiem, kas ar mani dejo. Nu, kontaktā tas ir tiešā kontaktā, bet arī jebkurās citās dejās. Tieši tā. Kaut vai kontaktā ar zemi es esmu daudz mīkstāka laikmatīgās dejas dejotājiem, kuriem ar zemi jādraudzējās. Es esmu daudz mīkstāka un Sajūtīgāka. sajūtīgāka, jā. Kas ir absolūti nepieciešama, lai dejotu, jebkura deju. Jā, un tas tonus, kas ir nepieciešams tai dejošanai, viņš ir tādā balansā ar to mīkstumu, kas ir kontakta improvizācijas pati rozīnīte. Tad var celt viens otru viegli. Tādā balansņā. Jā, un teiksim, bump. Ieskriet viens otrā. Ieskriet ar kauliem, elkoņiem. Nē, tā satikšanās tad notiek mīksta. Bet, ir arī, teiksim, ja iet uz IBMT terapiju pie terapeita grupu darbā, tad tas varbūt ilgstošā terapijas grupā. Ir arī, kas ir ar traumas dziedināšanu. Ļoti, ļoti efektīvi ir bieži piemēri. Kad tu to varēsi darīt? Man ir jāpabeidz. Cik ilgs tās mācības ir? Mācības ir 3 gadus. Tur ir viņas ir nopietnas mācības. Tie nav kursi. Es ticu. Tur ir jāraksta darbi, tur ir jāpraktizē ar klientiem. Pašam jāiet uz terapijas sesijām. Bet tas ir pamatot, lai tu varētu otru cilvēku. Tās ir normālas mācības, lai kļūtu par terapeitu. Jā. Tātad, ka no visām pusēm mēs to pieredzam. Un pietiekami ilgi, nevis tur 2 mēnesīši online, un esam somatikas praktiķi. Nē. Šeit ir nopietni. Man pašai jāsabalansē savu dzīvi, lai varētu saprotu. Izlasīt, sadarīt un tā līdzīgi. Jā, un Kam vēl varētu noderēt tieši IBMT pieeja? Es pieņemu, kaut kas ir saistīts ar pieskārieniem, ar kaut kādiem, kam patīk pieskārieni, vai tieši nepatīk, vai bailīgi ir saistībā ar to, kā tajās. Jā, tieši ir cilvēki, kas ilgojas pēc pieskārieniem, un ne par velti, jo jau viens apskāviens tur izraisa tos laimes hormonus, tā mēs esam vienkārši iekārtoti cilvēki. Gan tiem, kas ilgojās pēc pieskārieniem, un pieņemšana, absolūts pieņemšanas, jo process notiek nevērtējot un pilnīgi akceptējot tev kāds esi. Gan arī tiem, kuriem varbūt pieskāriens ir nedaudz izaicinoša lieta, jo mēs ļoti strādājam ar to, lai tas nebūtu nevēlams pieskāriens. Jo tad viņam nav jēga, tad ir pretējs efekts. Un pieņemsim, ja ir kādas nopietnas traumas, psiholoģiskās, domāju, tad terapija var aiziet ilgi un dikti bez šī pieskāriena, kamēr cilvēks ir gatavs pieskārt. Kādu var pabarot ar pieskārienu un kādu var sagatavot tam, ka viņš atkal spēj pabaroties no pieskāriena vispār? Jā, ļoti labi pateicis. Jā, tieši tā tas ir. Vai tu varētu pastāstīt, kā tehniski notiek IBMT procesi? Tur varbūt nedaudz atšķirīgi no grupu darbs un individuāli. Viņi vienmēr ir atšķirīgi. Jā. Stāst. Un tā kā
ar individuālajām terapijām. Es vēl tikai būšu Jā, legāli pastāst par trešs. grupas Par procesu. grupas. Par grupas tas noteikti viss sākās ar kādu meditatīvu procesu. Vai tā ir meditācija kustībā, bet visbiežāk tas ir ar iztēles palīdzību. Mēs pievēršamies savam ķermenim vai vērojam ķermeņa pozīciju un sajūtas. Tā pati šūnu elpošana var būt. Jā, pilnīgi. Individuāli. Tu dod instrukciju, cilvēki visdrīzāk guļ. Ir guļus tādā ziņā. Jā, guļus vai sēdus. Jā, tur dod instrukciju. Tur pārsvarā tiek izmantota elpa, lai varētu sajust savu organismu, atgriezties tā kā šeit un tagad, jo, ko mēs esam ienākuši no ielas, tad ir jābūt gataviem turpmākai darbībai. Jā, un tad, kad jau esam tādi, jau sacenšējušies, tad var sākt kaut ko vairāk ar kustību. Šeit varbūt kaut kas no autentiskās kustības tiek darīts, ka tiek cilvēki kustās vadoties no saviem iekšējiem impulsiem, tā kā ķermenis vēlās. Viņi jau ir satikušies ar savu ķermeni un var to tagad klausīties, kādas es vēlos, varbūt es gribu tā staipīties, varbūt pavārstīties pa zemi. Tur varbūt vairāk vai mazāk dots tas uzdevums konkrētāks, bet principā ir tāda. Esam mentāli apņojušies, izkustējušies, un tad jau var strādāt ar tiem pašiem development patterns, kas ir tie attīstības modeļi, var kādu konkrētu iziet cauri, tu var redzēt, kuram tas labāk padodas, kuram tas tiek bremzēts, tas ir arī sava veida tā kā diagnosticējoša lieta. Un kārtīgi arī pašizziņa, principā, priekš sevis sanāk. Jā, arī, piemēram, man tur viss ir bijis attīstoties kārtībā ar to, tāpat man tas ir labi, jā. Arī tas ir labi. Ir tik labi dzirdēt, ka viss ir kārtībā. Piemēram, viens ir tur tā kā mausiņu paterni, ja, ka tur bērns meklē ēdieniņu un kā viņš tur saņem, jā. Ļoti labi atslābinās žoklis tajā visā, un tad jau jūt, vai. Katrā reizē var izvēlēties kādu to paternu, kuram pievērst vairāk uzmanības. Bet izvēlēs jau tu kā vadītāji, nevis katrs tur kaut ko savu. Jā, protams, es šodien gribu strādāt tur. Principā, jā, tāds ir tāda kārtīga atnākšana šeit un tagad augumā, tad tāda iemiesošanās vēl, un tad jau jūs ņemat kaut kādu konkrētu tēmu, kaut kādu virzienu, kurā reizē. Jā. Un arī es pielāgoju, protams, to auditorijai. Kontaktu improvizatoriem tur būs vairāk par to, kas ir saistīts ar svāru atdošanu un tādām lietām. Un tās dažas reizes, cik es esmu pieredzējusi, principā tas tiešām ir ļoti, ļoti tāds brīvs process, kad instrukciju pasniedzēja dod praktiķi, bet tās instrukcijas ietvaros es varu darīt, es varu nedarīt, es varu vērst uzmanību tikai kaut kur iekšienē, es varu tur kustēties pamatīgi diezgan, protams, cienot pārējos. Bet, kad ir liela brīvība tai struktūrā, vai ne? Jā, vispār šai metodē tiek liela loma pievērsta tam, kad cilvēks seko tam, kā jūtās. Var darīt mazāk, var darīt šodien jūtos tā, daru tā, šodien jūtos šitā, un daru mazāk, vai vispār esmu tur klāt un arī tajā klātbūtnē to piedzīvoju, kas jau arī ir terapeitiski. Principā arī trenējam ieklausīšanos sevi. Jā, ļoti. Jā, tādu mīļu, maigu cieņu pret sevi. Jā. Protams, arī nodarbībās tiek iesaistīts pieskāriens. Tas nenotiks uzreiz, jā.
Pārsvarā tas ir tā kā atslābināts rokas līmenī, sūtot Mēs, uzmanību uz attiecīgo uzdevumu, kas tur tiek dots. Tas ir saistībā ar šiem attīstības modeļiem arī visbiežāk. Jā, un procesā arī tiek aicināts darīt zinām savus sajūtas, ja strādā ar partneri, gan vārds, gan ķermenis. Un tas ir svarīgi, jo arī otrs partners, teiksim, sniedzot pieskārienu, tad ir droši, ka mans partners jūtās labi. Ja viņš nejutīsies labi, tad viņš man to noteikti paziņos. Jā, un tā ir kā tāda apusējs pēc pienākums. jā. Jo patiesībā tas, kurš sniedz, liekas, kas tad tur tam, kurš sniedz? Tur ir tik daudz iekšējā murmulēšana var notikt, ja mēs nezinām, ja mums nav tā drošā izjūta, ka es drīkstu pieskarties un ka tur ir viss kārtībā tai otrā pusē. Ar to, ka tā komunikācija ļoti nodrošina to mieriņu, ka jā, es varu pētīt ar cieņu, ar pietāti, bet pētīt. Jā, un tas pirmais signāls jau tam, cik mēs ļoti respektējam, ir tas, ka mēs vienmēr paprasam, pirms sākam procesu, vai es drīkstu tev pieskarties, vai ir kādas vietas, kur tu nevēlies pieskarties. Un tad ļoti tas tiek respektēts. Var teikt, ļoti, ļoti iejūtīgi pieskārienu praksa ir šī. Bet loma tam pieskārienam ir liela, vai ne? Es tā domāju, man bija sagatavots viens jautājums par pieskārienu lomu šajā, bet izstāst, ka tu jau atbildi uz viņu. Jā, jo pieskāriens jau visu laiku caur šeit vērtās kā nekā bodywork terapija. Jā, tas ir, pieskārienam šajā terapijā ir tāds drošības atbalsta sniegšanas un uzmanības virzīšanas kā nolūks. Un tas jau dod gan psiholoģiski to, es esmu pieņemts. Ļoti svarīgi ir tā pieskāriens sniedzēja, tā stāvoklis, gan ka pieskāriens sniedzējs jūtās ērti, gan ka viņš ir drošs sevī, jo tik ļoti labi var saņemt nolasu. Šitādu pieskārienu vai šitādu pieskārienu? Jā, tieši tā. Uz to tiek strādāts. Tam mums ir iesildīšanās. Un tad sanāk, ka tādā grupas darbā, ja mēs esam jau tikuši līdz tam pieskāriena līmenim, tad es pēc nodarbības varu doties mājās jau ar kaut kādu pieskārienu devu. Un arī ar to, ka es esmu vēl trenējusi, kā pieskarties. Kā pieskarties apzināti, kā pieskarties uzmanīgi, bet nevis uzmanīgi, bet uzmanību. Un kā sekot savai tai ķermeniskai intuīcijai, vai ne? Jā, to pat var nosaukt par savu veidu to meditāciju, jo mēs nevērtējam, mēs esam. Tieši šajā brīdī, šajā kontaktā. Es tev uzdošu vienu, man liekas, diezgan muļķīgu jautājumu, bet es parasti viņu uzdodu. Nav muļķīgi jautājumi, to jau mēs zinām. Bet paprobējam vēl tā. Kāpēc IBM tīm nodarbībās piedalīties? Ko tas dod? Kāpēc IBM tīm piedalīties? Ko tas dod? To man vajadzētu nākt ar lieliem reklāmas sloganiem. Es uzreiz gan pateikšu, kad es pateikšu personīgās pieredzes, nekādas teorijas. Es IBM nodarbībās pilnīgi atteju no dzīves raizēm, rūpēm, stresiem. Gan to laikā, gan ilgu laiku pēc tam. Būsim realisti, viņas atnāk kaut kad darbā. Principā tu sazemējies tajā brīdī, citiem vārdiem. Tā, es sazemējos. Prāts, kurš skraidīs visur, kur un pa visu kaut ko satraucies, viņš var atnākt atpakaļ savās mājās. Jā, es izēju ārā. Man liekas, tās problēmas, kas bijušas man pirms tam, liekas kā kur tādas fona, patiesībā nav tas svarīgi, kad es esmu savās mājās, savā organismā, savā drošībā.
Mm. Man ir atraisījušās vietas, kas ir bijušas tā kā visvairāk attiecībā uz emocionāli saspringtajām vietām. Man nav vairs tās emocijas. Tik. Man piemēram, ir bailes ļoti, ļoti izteikts. Tad viņas kaut kur nav. Viņas nav, es jūtos droši. Mhm. Es jūtos droši par sevi. Es zinu, ka es tikšu ar visu galā. Ka tā drošības izjūta pārņem vairāk nekā to bailīgumu, to stresu. Jā, Mhm. jā, patiesībā, tad saproti, ka ar mani taču viss ir kārtībā. Ar mani viss ir kārtībā, es elpoju, manas mīļās šūniņas Visu dara. viss dara. Jā, eh, jā, bet ir arī nopietnāki procesi, kas var tajā IBMT procesā notikt. Mans spilgtākais nāk prātā ir tāds dzemdību process, kuram mēs ejam cauri. Nezinu, vai pirmajā nodarbībā to darīsim, bet tieši šajā procesā cilvēks var sajust savu spēku, gan arī to drošību, kas ir bērniņam dzemdē, kad mamma ir apkārt un viņam viss tur pienāk, gan arī savu spēku, ies savu ceļu, droši uz priekšu, ka es to varu. Es varu dabūt, ko es vēlos. Es esmu ko vērts. Un teiksim, cilvēkiem, kuriem ir bijuši kādi dzemdību sarežģījumi, dzimstot, tipiski ķēzara grieziens, kur nav šī cīņa. Vai cīņa ir bijusi, viņa nav bijusi veiksmīga, un tad ir vienkārši grieziens un izņemam to bērnu. Jā. Vienkāršot. Jā, kas varbūt dzīvē neizjūt dēļ tā savu to spēku un varēšanu un iešanu cauri grūtībām, tad šis process liek ķermenim ieintegrēt sevi šo drošības un varēšanas sajūtu. Jā. Pārrakstīt to stāstu. Pārrakstīt to stāstu. Un arī pēc tam, pēc dzemdībām, daudziem ir iztrūcis šis kontakts ar māmu. Mūsu veciem cilvēkiem pilnīgi noteikti. Jā, un tev, un visus, kurus slimnīcā atņēma, tad to var šajās IBMT procesā dabūt iziet cauri dzimšanai, un tu dabūt, cik uzmanības un klāsti un pieskārienu un tuvības tev nepieciešams. Pabarot to tukšumu, kas bija toreiz. Jā, pabarot to tukšumu, un tas ir arī ilgstoša iedarbība. Es jūtu to sevi. Esmu tam cauri gājis. Jūties pabarot, vai ne? Es jūtos pabarot un droši, kad esmu dzīvē pieņemta. Klausies, kā tavs ceļš IBMT sākās? Mans ceļš sākās jau vispār, es varu teikt, ar tevi. Bet ne IBMT. IBMT, bet tas viss ir saistīts. Ir saistīts. Ja nebūtu tu, nebūtu bijis idejas mājas, nebūtu satikusi, pirmkārt jau attīstījis savu interesi, satikusi attiecīgos cilvēkus, bet es, vienkāršotā veidā es kontaktu improvizācijā dejoju kopā ar Mariju, kura jau pabeiguši šo kursu. Marija Padoļska. Marija Padoļska. Mēs daudz runājam par ķermeni, par metodēm, par šo, un viņi man ļoti iedvesmoja tieši ar šo. Un arī, ka tas ir Viļņā, kas man ļoti patīk, un ir tuva arī dejošanas pieredzē. Un tā es tur devos. Pilnīgā pārliecībā, ka viss būs labi. Un katru reizi, kā aizbrauc un atbrauc, tā liekas, tā pārliecība ir vēl pamatīgāka, vai ne? Jā, katru reizi man iedvesmo aizvien vairāk un vairāk, un es katru reizi aizvien vairāk redzu vērtību tajā. Tas ir tajās moduļu veidā mācībās vienkārši fantastisks. Tas tāds būsts vienkārši tā aizbrauc, dabū pieredzi un brauc mājās tāds bagātāks un sazemētāks un tāds. Un gribas ar to dalīties un palīdzēt cilvēkiem. Gribas, lai
Lai visi tā sajūt sevi. Pastāst, kur tu dalīsies? Es dalīšos, tuvākā reize man ir somatikas fórums. Kas ir 2026. gada 15. svētdiena, 15. februāris. 15. februārs, jā, būs tieši tēma pieskāriens. Brīnišķīgi, maģiski. Būšu labā kompānijā tur ar otru nodarbības vadītāju Jolantu. Un es ļoti gaidu šo iespēju dalīties. Vēl man. Jā, un pēc tam, teiksim, cilvēks atnāk uz somatikas fórumu, viņam, šito es gribu vēl. Kur vēl? Mums ir Dejas un somatikas projekts Sestdienas sev, kur mēs katru sestdienu dodam nodarbības dažādu veidu, kas ir par Deju un somatiku. Un tad arī tās ietvaros arī es būšu ar savām nodarbībām. Cik regulāri apmēram? Es pagaidām esmu gatava reizi mēnesī, jo es tomēr vēl daudz mācos. Daudz laika aiziet. Lai kārtīgi sagatavotos nodarbībām, man ļoti jānopriest, jo es gribu tā, lai ir. Tā lai ir pamatīgi. Un reiz mēnesī tā nodarbība, cik ilga viņa ir? Stunda, pusotra, 2? Mēs ņemsim 2 stundas. 2 stundas. Optimāls laiks, lai kārtīgi iesildītos, lai tiktu līdz tam pieskārienam. Jā. Kā es esmu sen jau piefiksējis, ka tad par pieskārienu runājot par masāžu, es uzskatu, ka ja masāža ir mazāk kā 2 stundas, man ķermenī vēl joprojām ir stress. Tas tūlīt beigsies. Un, ja es zinu, ka būs 2 stundas, tad es tā varu atslābt un baudīt. Un es tiešām jūtos, ka es esmu paņēmusi, pēdusi, dabūjusi. Man ļoti līdzīgi. Tā kā tās 2 stundas ir kaut kas tāds patīkami, maģisks tajā. Jā. Tā es gaidīšu. Jā. Un tad ir 2 noslēguma jautājumi, kurus es vienmēr visiem šajās sarunās jautāju. Viens ir, kā tu redzi auguma apzināšanos, šo embodiment, šo ieķermeņošanos, iemiesošanos tuvākā un tālākā nākotnē? Tīri no tāda IBMT skatu punkta vai no sava personīgā? Es to redzu kā mūsdienu meditāciju. Kā veidu prātu pieklusināt ar to instrumentu, kas vienmēr ir mūsu rīcībā. Tas ir mūsu ķermenis. Un nevis āpojot pie svecītes meditēt, bet vienkārši vēršot savu uzmanību sev iekšā. Un ļoti labi, ka ir tādas tehnikas, diezgan vieglas, vienmēr pieejamas, kuras mēs tā varam izdarīt. Tas ir veids, kā mums tikt galā ar mūsdienu ātrumu. Ikdienas stresiņu. Jā. Stresā mēs visbiežāk esam prom ar savu uzmanību, prom no mājām. Un tad, kad mēs atgriežamies tajā mājās, tad patiesībā saprotam, ar viss ir kārtībā, ar dzīvi, ar mani. Un var dzīvot tālāk mierīgāk. Mūsu organisms tad signalizē nervu sistēmai, viss ir labi un atkāpjas. Kas mums? Un kā tāda somatikas pārstāve, kā tu formulētu, kas īsti ir somatika? Tas, ko mēs visu par somatiku runājam. Tas, ko mēs te visu stundu runājam, ne? Labi. 2 vārdos atgriešanās ķermenī. Tiešām 2 vārdos tu to pateici. Es nezinu, man tagad tā bija tāda iedvesma. Jā, labs. Šitas man patīk, kad ir tieši tik īsi. Nu ko? Bet es varētu daudz ko vairāk pateikt. Vēl stundu par šo varētu runāt. Es ticu. Un es labprāt ar tevi parunāt par šo vēl stundu. Mūsu pasaciņa iet uz beigām, kā senos laikos bērnībā par radio teicu. 8:50 vakarā.
Un šo mūsu sarunu, šo mūsu pasaciņu es priecātos atkal noslēgt ar tādu šeit un tagad atkal jau praksīti, kas līdzinās tai, ar ko mēs sākām, ka pievēršam uzmanību, kā jūtam šobrīd, savu tonus un atslābinājumu balansu. Ja varam un gribam atcerēties, kā bija sarunas sākumā, tad varam piefiksēt, kā bija un kā ir tagad. Varbūt kaut kas ir mainījies šīs sarunas laikā. Un arī izjūtam, kā pieredzam savu prātu, ka viņš ir drīzāk pilns vai drīzāk atvērts. Kā izjūtam laiku, drīzāk steidzīgi, vai tas, ka laiks ir pietiekami, laika ir daudz. Sajūtam atkal savu priekšpusi, savu mugurpusi. Sajūtam augšu un leju un abus sānus. Tādā plašākā ieelpā ieelpojam, sajūtam, kā mēs izplašamies šajās 3 pamatdimensijās. Un sajūtam, kā ir pēc dzirdētā, pēc praksēs pieredzētā, pēc iespējams kaut kādām pārdomām sarunas gaitā. Kā pieredzam sevi šīs sarunas noslēgumā. Ieelpojam vēlreiz tā plašāk. Sajūtam, kā mēs izplašamies un kā mēs atslābstam izelpā. Un paldies, Ance! Tiekamies savā veselumā! Tā!